Būs dragiņš gan jau. Šo te baigi bremzē kāds te pašvaldības policija, nes, ko viņi te mēģina noķert. Uz šitā ceļa maks spīd. Nu, kas tie pa jokiem, es nesaprotu, Bļaviņu Hess ir vienīgais tunelis Latvijā, kurš apzīmēs ar zīmi tunelis. Šodien plānā maziņš izbrauciens. Jāsatiekās ar Jurčiku, varbūt vēl kāds piebiedrosies. Te jāuztais kaut kāds svētdienas nelielais izbrauciens. Normāli mākonīši priekšā. It kā pēc laika prognozēm nerādīja tajā galā lietas. Paldies! Normāls mākonis nāk virsū. Jāpaspēj līdz viršiem aizskriet. Gan jau pāries pāri un viss. Un varēs maukt tālāk. Šo te baigi bremzē kāds te. Kaut kā mazliet neadekvāti braucam. Bet par mašīnu. Ļoti neadekvāti. Subscribe to my channel. Uz šitā ceļa maks spīd. Nu, kas tie pa jokiem, es nesaprotu, elektroautomobīļi. Zēnam vai guļam? Paldies! Nu, kur te Jurčiks pazudā? Uzmet garu mazliet. Kāds tuvojās, bet tas nav Jurčiks. Normāli velkam. Tas nav mūsējs. Kaut kāds nepazīstamais ar otro numuru. Dojau. Būs dragiņš gan jau. Tad Jurčiks pazudā. Neredzu Jurčiku. Tuvojās. Tikai nesaka, ka tu brauc ārā. Mālācis. Pašvaldības policija, nes, ko viņi te mēģina noķert. Nu, nepārkāpsim laikam luksaforu. Kur tad Juris atkal paliks? Aizkraukle. Bļaviņu Hess. Vai zinājāt, ka
Bļaviņu Hes ir vienīgais tunelis Latvijā, kurš apzīmēs ar zīmi tunelis. Un kā jums liekas, ko dara katrs motociklists, kurš brauc cauri šitam tunelim? Es domāju, ka pilnībā katrs. Nice. Jā, uzminējāt, uzgāzēt. Pa bedrēm. Juris nemaz neatpaliek. Nu, autospeciālisti izstāstiet, kāpēc mašīna brauc un deg bremžu uguns aizmugurē. Visticamāk, viņš nav nospiedis bremzes. Es tā domāju. Skatās telefonu, protams, loģiski, viss ir loģiski. Kā ir, Juri? Kādu laiku stāvēs, jā? Nu, bišķi būs. Brauc pretī mašīnas. Nu, tur nav abās virzienās, tikai vienā virzienā. Iebrauksim tajā benzīna tankā. Tie gan ir kaut kādi baigie brīnumi. Izskatās, ka pāters aiz muguras un sīkais pa priekšu rolleri. Varbūt ne sīkais, bet varbūt pat sieva. Figiņš zin, ja viņi kopā mauz. Bišķu bīstami. Tā, policija. Izskatās pēc pašvaldības. Nekas? Jā, tad pilnīgi divas ekipāžas. Pusē ar apstājies. Pāriņā jautrāk.